Esiet sveicināti aktuālās sarunas. Šoreiz mans sarunu biedrs ir žurnālists un producents Edvīns Inkens. Labdien, Edvīn! Pēc vēlēšanām, tad, kad tika skaitīts un saskaitīts balsis, tad visas partijas teica, ka, ja ne gluži ne uzvarētājs, tad zaudētāji īsti no partiju pašu pārstāvjiem nedzirdēja, ka kāds būtu it kā atzīts, ka ir diezgan slikti startējušajās vēlēšanās. Tā nevar būt pēc definīcijas. Kas ir ieguvēji, ka zaudētāji, tavuprāt? Tu zini, tā var būt pēc definīcijas, tāpēc, ka katrs domājot, ka viņš nav zaudējis, domāja par tiem apgabaliem, kur viņš vinnē. Un, ja tu paskaties Latviju kopumā, tad kopaini atspoguļo to, ko rāda socioloģija un tā popularitāte katrai partijai ir apmēram kāda ir. Kas ir svarīgs pašvaldību vēlēšanās? Tur ir svarīga personība, jo katrā nelielā, pieņemsim, apgabalā vēlēšana, cilvēki zina, par ko viņi balso. Un viņiem pat netik svarīgi ir kāda partija. Nevēl tu uzvarēja ļoti daudz reģionālas partijas, tur uzvarēja cilvēki. Saraksti varam teikt, uzvarēja. Jā, okay. Jā, bet pārsvarā tie ir sarakstu līderi, kurus cilvēki zina, uzticās, ir strādājuši, nav strādājuši, cits jautājums. Izņēmums ir Rīga, varbūt daļai Liepāja, Daugavpils, acīm redzot, pilsētas, kur ir tik liels, ka vēlētājs ir arī atsvešināts no ievēlamā. Viņš viņu mazāk iespēja pazīt viņu personīgi mazāk. Un tur mēs jau redzam partiju simpātijas un nesimpātijas. Un šajā nozīmē, protams, ir uzvarētāji un zaudētāji. To mēs skaidri zinām. Kas tie būtu? Skaidra lieta, ka uzvarēja Ušakovs, jo tik daudz balsis neviens nav Ušakovs plus Amerikas. Tas arī ir ļoti svarīgi. Šī latviskā komponenta, kā mēs tālāk runāsim, ir varbūt pats svarīgākā šajā lietā. Un zaudētāji ir, pirmkārt, tie, kas neiekļuv. Mēs redzam krahu Reformu partijai, faktiski pilnīgi krahu. Mēs neredzam krahu zaļajiem un zemniekiem tāpēc, ka tas bija it kā viņa viltīgais manevrs sašķelties divās daļās, un pēc tam atzīt šo kļūdu. Būtībā ļoti žēl viņi uzdāvināja šīs balsis uzvarētājiem. Tātad faktiski zaļie zemnieki atsevišķi ir atdevuši savus balsus Ušakovam un Amerikam. Un zaudētāja ir vienotība, jo vienotība saņēma mazāk balsu nekā ir viņu īpatsvars Latvijas politiskajā dzīvē. Stingri mazāk. Un, lai arī ko neteikt vienotība, tas viņiem ir signāls, kuri stingri jādomā par to, kāds būs nākošās vēlēšanas. Un atkal ir svarīgi domāt par personībām, jo acīmredzot cilvēki, jeb saraksta vadība, kas bija Rīgā no vienotības puses, neiedvesmoja cilvēks. Neiedvesmoja vairāk iemeslu pēc. Tas, ko no vienotības gaidīja, bija mērenu politiku. Savukārt saraksts savos priekšvēlēšanu lozungos bija līdzīgs Nacionālā apvienībai, tad kāpēc balsot par vienotību, ja Nacionālā apvienība saka to pašu, bet gadiem ilgi, konsekventi un tā. Viņam jau ir pirms marka, jā. Otrs, kas ir ļoti svarīgi, es domāju, ka no vienotības gaidīja ne tikai mērenība, bet arī inteliģenci. Un arī priekšvēlēšanu kampaņa uzrādīja vairāk tādas politiskā barbarisma pazīmes, nevis inteliģentu un tālajošu politiku. Tas arī noved pie rezultātu. Ņemsim šos tā Rīgā, jo Liepājā arī Saskaņas centrs iegūst diezgan daudz balsu un varbūt pat tiks iesaistīts koalīcijā, no to mēs redzēsim, bet tur bija tiesa Saskaņas centra saraksts Liepājā. Jā. Rīgā tas tomēr nav tik vienkārši. Tur ir Saskaņas centrs plus gods kalpot Rīgai, jeb kā tautā saka Amerika partija. Kā tev šķiet, Amerikas ievilka kādu procentu vēl klāt? Pievilka kādu procentu klāt šiem te gandrīz 60%? Nešaubīgi. Tādēļ, ka pirmkārt sāksim ar to, ka mēs īsti nezinām, kādi ir patiesie rezultāti vēlēšanām, tā vienkāršā iemesla pēc, ka mēs nezinām, kuri negāja vairāk. Latvieši vai nelatvieši? Kuri bija slinkāki, kuriem tas liekas mazāk svarīgi. Nē, to ar pēcaptaujām, ar netiešām aptaujām pēc tam tas būs skaidrs ar laiku, bet neprecīzi. No tā daudz, kas atkarās, ja latvieši vienkārši neuzskatīja, ka svarīgi šīs vēlēšanas ir, ka viņas tiešām kaut ko izšķir, jo Nils Ušakovs ar Andru Ameriku jau pašreiz ir pie varas, un nekas jau briesmīgs pilsētā nenotiek. Viņi saka, sliktākais, kas var notikt, turpināsies tas pats. Savukārt otru pusi, proti Ušakova kungs un Amerika kungs, viņi saka, ka šī ir pirmā reize, ka latvieši tik daudz ir nobalsojuši. Ja viņiem ir taisnība, tad tieši Amerika komponentē ir milzīga nozīme, jo diezin vai latvieši tā vienkārši iet un vēlēt par nelatviešu
sarakstu, kāds būtībā ir Ušakovs. Nu, vēl jau vairāk zinot Ušakova sevišķi referendumu sakarībā, jā. Tā kā Andris Amerikas, teiksim, bija salds apvalciņš priekš tām zālēm, kas bija iekšā, jā. Bet, pieņemsim, vai tas varētu būt, viņi tikko, kā Amerika kungs ir teicis, ka iespējams, protams, pagaidām pieļāvuma formā, ka nākamgad viņi varbūt šādā pašā vienotā sarakstā varētu arī mēģināt startēt Saeimā. Tas uz Saimu ietu cauri tāds gājiens? Viņam nav ne mazākā iemesla neveidot ļoti līdzīgu kompozīciju Saeimā, ja jau tas ir izgājis labi Rīgā, un Rīga un Latvija pēc nacionālās komponentes nav vienāds, bet tomēr tās līdzības ir acīm redzamas. Viņas ir iedrošinājis, protams, viņu labie panākumi lielajās pilsētās, kas rezultātā liek domāt, ka nākošajā Saeimā šāda kompozīcija var dot vairāk balsis nekā līdz šim ir bijušas nelatviešu partijā. Amerikam tad ir jāatrod kāda sabiedrotie, jo tā ir Rīgas partija tikai. Viņš var tādā gadījumā izvirzīt savus cilvēkus vienā Rīgas, teiksim, vēlēšana apgabalā, bet pārējā apgabalā viņam būs nulle. Viņš jau nav, reģionālās partijas nav gods kalpot Rīgai. Paskaties, kas ir Andra Amerika partijā. Ja tu paskaties uz šo cilvēku vēsturiem, viņi nāk no visām partijām, sākot ar Pažarnovu, kas nāk no Nacionālās no Tēvzemes un Brīvības, Tautas partijas cilvēki, Latvijas ceļu cilvēki, viņi ir ļoti dažādas politiskās pagātnes, un tāda Latvijā arī reģionos ir daudz cilvēku. Bet neaizmirst to, ka lielajās Saeimas vēlēšanās tomēr lielākā saraksts tiek sastādīti Rīgā, nevis uz vietām. Tā kā nē. Tur ir zināms iemesls viņam tā domāt. Kas ir svarīgākais, manuprāt, vispār no šīm vēlēšanām? Galvenā rezultāts mācības, sauc kā grib. Proti, Janils Ušakovs tic tam, ko viņš saka, proti, ka viņi ir nobalsojuši daudz latviešu, tad viņš vairs nevar aizstāvēt nelatviešu intereses tikai. Tagad viņam ir pilnvērtīga Latvijas partija, nevis nelatviešu partija vai latviešu partija, bet Latvijas partija. Virsnacionāla. Jā, un tātad viņam jāuzvedās kā virsnacionāls partijas vienam no līderiem. Un tas pieprasa viņam mainīt uzvedības veidu, un jau jebkurā gadījumā nejaukoties ar referendumu līdzīgiem ne tikai darbībām, bet pat paziņojumiem. Respektīvi, viņš taisnojoties par krievu valodu, tagad pirms vēlēšanām teica, ka viņš nevarēja neņemt vērā savu vēlētāju interesi, ar to domājot krievus. Un tagad būs tieši tas pats, bet otrādi. Bet tagad viņš, ja viņš saka, ka par mani balsoja arī daudz latviešu, tad arī tie būs viņa vēlētāji. Tas nozīmē, ka viņš tomēr ir iedzīts tā mazāk aktiņā. Pirmkārt, viņš pats gribēja. Tā kā tās manevru iespējas mazākas. Jā, viņa manevru iespējas ir mazākas tādēļ, ka visnacionālas partijas, ja mēs skatāmies no nacionālitāšu viedokļa, pieprasa savādāku vārdu kārtību, kā tu runā ar saviem vēlētājiem, jo viņi ir dažādi. Visbeidzot, pavisam īsi, vai vismaz Rīgas konkrēti, protams, vairāk mums Rīga interesē, jo viņi tomēr arī gan lielā politika Rīgā, gan arī Rīga ir svarīga priekš valsts arī šo pašvaldību vēlēšanu sakarā. Vai pēc šiem vēlēšanu rezultātiem kaut kādas varētu būt arī izmaiņas vai, teiksim, kaut kādas vibrācijas arī valdošās koalīcijas sastāvā? Vai valdošajā koalīcijā iekšā kā tāda? Redz, es nedomāju, ka tas ir tik svarīgi. Gala rezultātā viena ministra, pieņemsim, pārvietošanās no vienas partijas uz citu partiju piederību, tas nav būtiski, un valsts nākotnē tas ir galīgi nesvarīgi. Tas, kas ir svarīgi un kam ir jānāk ārā kā secinājumam no vēlēšanu rezultātiem, ir tas, ka latvisko, ja pilsonisko partiju flangā ir jānotiek pārkārtošanās, ir jāmazina sašķeltība, jo tie vēlētāji tā teikt izslīd caur pirkstiem. Un tas ir galvenais. Nevis tas, kas notiks valdībā, jo tiešām, man liekas, tas ilgstošā laikā nesvarīgi, kam pieder viens vai otrs ministrs. Paldies par viedokli. Jā, paldies par viedokli.